Potīšu svari ir viens no vismazāk novērtētiem treniņu piedarumiem, kāds tev var būt kalistēnikā. Tie būtībā ir mazi svari, kurus tu piestiprini pie potītām vai plaukstu locītavām un izmanto, lai pievienotu pretestību vingrinājumiem, kurus citādi ierobežo tavs ķermeņa svars vai tev pieejamie svari. Bet vai tos tiešām ir vērts iegādāties? Lai to noskaidrotu, apskatīsim to plusus un mīnusus. Sāksim ar plusiem. Pirmais - tie ir labi progresīvās pārslodzes nodrošināšanai. Potīšu svari tev sniedz vienkāršu veidu, kā pakāpeniski palielināt ķermeņa svaru vingrinājumu grūtību, uzreiz neliekot tev pāriet uz pilnīgi citu progresiju. Piemēram, tu vari sākt pielikties ar savu ķermeņa svaru un pakāpeniski kļūt stiprāks, pievienot pāris kilogramus savām potītām. Tomēr šis svars ir ļoti ierobežots, par ko mēs parunāsim vēlāk. Otrais - tie ir lēti. Tev nav jāiztērē daudz naudas, lai iegādātos kārtīgi potīšu svaru pāri, tāpēc, ja tev nepieciešams tikai neliels papildus svars, tas ir diezgan lēts risinājums. Trešais - tie aizņem ļoti maz vietas. Pat ja tev ir salīdzinoši smags pāris, potīšu svari joprojām ir daudz kompaktāk nekā hantelis. Tu tos vari viegli glabāt atvilktnē, skapī vai sporta somā, neaizņemot daudz vietas. Un ceturtais - tie ir labākais veids, kā padarīt sviras elementus grūtākus. Ar sviras elementiem es domāju jebkādus vingrinājumus, kuros tavs ķermenis vai daļa no ķermeņa ir novietots perpendikulāri pretestībai. Front lever, planche, L-sit un tā tālāk. Izmantojot potīšu svarus, svars atrodas pašā sviras galā, kas nozīmē, ka tev ir jāpievieno daudz mazāks svars nekā, piemēram, izmantojot svaru vēsti. Kāpēc? Tāpēc, ka jo tālāk papildus svars atrodas no rotācijas punkta, jo lielāku griezes momentu tas rada ap attiecīgo locītavu. Tādos sviras elementos kā planche vai front lever, pievienot 1 kg pie potītēm ir līdzīgi kā pievienot 10 kg pie rumpja. Tāpēc, izmantojot potīšu svarus, tev būtībā vienkārši jāpievieno mazāks svars, lai gūtu tādu pašu efektu. Bet, protams, tiem arī daži mīnusi. Pirmais - pieejamais svars ir ļoti ierobežots. Potīšu svari ir lieliski, lai pievienotu nelielu pretestību, bet tu nevari turpināt pievienot svaru bezgalīgi. Ar laiku sasniegs maksimāli pieejamo svaru, un tev būs jāatrod cits veids, kā padarīt vingrinājumu grūtāku. Vienkārši iedomājies, ja tiek ražots 100 kg potīšu svari. Tur pat tiem pat nevarētu pastaigāt. Otrais - tie var būt nērti. Atkarībā no dizaina un svara, tie var spiesties ādā vai justies neveikli, kad tu kusties, bet tas vienmēr ir kaut kas, ar ko jārēķinās pievienot svaru savam ķermenim. Un trešais - tos nav īpaši ērti pārnēsāt. Tas lielā mērā atkarīgs no tā, cik tie ir smagi. Viegli pāri var viegli ielikt mugursomā, bet jo smagāk tie kļūst, jo vairāk vietas tie aizņem un jo kaitinošāk tos ir pārnēsāt. Labi, tas arī viss par plusiem un mīnusiem. Tagad atbildēsim uz jautājumu, kur tu gaidīji. Pirkt vai nepirkt? Un man atbilde ir: tas atkarīgs no tavas situācijas. Es nezinu tavu situāciju, tāpēc nevaru droši pateikt, vai tev vajadzētu vai nevajadzētu iegādāties potīšu svarus. Tomēr es varu pateikt, kam potīšu svari ir lieliski piemēroti. Pirmais cilvēka tips ir, ka viens, kurš vēlas padarīt sviras elementus grūtākus. Ja tavs mērķis ir kļūt stiprākam tādos elementos kā front lever, back lever vai planche, potīšu svari ir viens no labākajiem veidiem, kā progresīvi palielināt šo elementu slodzi. Protams, tikai pēc tam, kad tu apgūsi šo elementu pilnās variācijas. Tas ir tāpēc, ka svars atrodas sviras galā, tāpēc tev nav nepieciešams liels papildus svars, lai vingrinājumu padarītu ievērojami grūtāku. Un otrais cilvēka tips ir, viens, kurš ir sasniedzis savu hanteļu maksimālo svaru un kuram ir nepieciešama papildu pretestība. Ja tu jau esi sasniedzis maksimālo pieejamo svaru, potīšu svari piestiprināt pie plaukstu locītavām var ļaut tev turpināt progresēt, neiegādājoties uzreiz smagākas hanteles.